Ienākšanu visnotaļ vērtē ļoti labi. Ir pagājuši tikai 5 mēneši un ļoti daudz mums zina, ļoti daudz mums runā, ļoti daudzi ir jau strādājuši kopā ar mums un ļoti daudzi strādājuši nevienu reizi kopā ar mums. Tā kā kopumā es vērtēju ļoti sekmīgi bet tā kopumā šo Radio 101 fenomenu mēs varēsim novērtēt pēc kaut kāda zināma laika, jo, kā es teicu, pagājuši 5 mēneši tikai, un tas ir tāds ieskriešanās periods. Tas, ko es varu pateikt no savas puses, kā zīmola vadītājs, kad Radio 101 tā unikālā pazīme par nemitīgu attīstību, nemitīga jaunu radošu ideju meklējumu, un mēs nekad neapstāsimies pie tāda status quo, lai tagad skatītos, kāda mēs esam, kāda mēs esam palicis. Mēs jebkurā jaunajā periodā vienmēr cenšamies un ejam uz priekšu. Kā jau Vilbers teica par to, ka mēs nemitīgi maināmies un mainīsimies, un tas ir viens liels pluss, no otras puses priekš reklāmdevēji. Tieši kā priekš aģentūras, tas varbūt ir viens liels mīnus, jo to ir ļoti grūti nomērīt, saskaitīt un pasniegt varbūt kaut kā racionāli klientam. Bet cik mēs spriežam pēc līdzinājās sadarbības ar klientiem, sevišķi, mēs to ir klienti, ir pat tādi, kas jau šajā īstajā periodā ir atgriezušies atkal un atkal. Tad ar lepnumu var teikt, ka neviens nav palicis vīlies, visi ir apmierināti mūsu sadarbību, kaut arī tā ir daudz savādāka nekā iepriekš manā darba pieredzē. Daudz kreatīvāk, daudz sarežģītāk ar to strādāt, bet tur ir ļoti daudz lielu plusu, kur mums ir interesanti, klausītājiem ir interesanti un beigās klientam ir interesanti. Nu jā, jo pats galvenais droši vien, kāpēc mēs varam būt apmierināti, ir tas, ka mums ir izdevies pārlauzt šo radio formātu, kāds līdz šim bija ierasts, ka cilvēki radio saturu varēja saņemt vai nu caur kastīti, kas mājās un saucās radio, vai nu caur radio mašīnā un ļoti reti arī internetā. Un kad sākotnēji tā mūsu vīzija, kas bija ideja radīt kaut ko atvērtu, kaut ko stipri tuvāk klausītājiem, ja mēs uzskatām, ka katrs klausītājs ir individualitāte un to nedrīkst nenovērtēt un nedrīkst nevienu brīdi klausītājs uztvert kā pelēko masu. Tieši tāpēc radās šī ideja par atvērto studiju, par to, ka mēs esam pieejami internetā, mēs esam pieejami sociālajos tīklos, dotā brīdī mēs esam pieejami arī testa režīmā Lattelekom interaktīvajā televīzijā, 618. kanālā, un tas ir pierādījis to, ka radio kā mēdīju formāts ir spējīgs mainīties, spējīgs attīstīties līdz laikam, un ka tās pagājušā gadsimta beigās definētās radio robežas ir iespējams pārlauzt. Tas saturs spēj nonākt pie cilvēkiem arī stipri dažādi. Un šie 5 mēneši pierādījuši to, ka tam ir ļoti milzīgs potenciāls, kas ir tikai jāizko.